Powiedz. Powiedz.
offers a variety of ice attractions. A winter hospitality zone is open on Jāņa Čakstes Boulevard. A silent disco zone is open on the Pasta Island. Winter activities are available behind the concert hall Mītava. Please note that the festival area is open today until 10 p.m. The event ticket is valid all day long. Please remember to get a stamp at the exit gate before re-entering. Take care of your safety and do not go behind the sculpture fence. During the event, it is forbidden to be on the ice of the Lielupe and Riksa rivers in the region between Jelgava Castle and the railway bridge. Festival is organized by Jelgava City Council, Establishment Kultūra of Jelgava City Self-Government, with the support of Sia Ramirent, Husqvarna and creative team of ledusdesigns.lv. Nu ko, draugi, šeit maza rosība arī uz mazās skatuves. Šeit pasaulā 27. starptautiskajā ledus skulptūru festivālā. Augstumiņš pieņemas spēkā, bet tas patīk gan skulptūrām, apmeklētājiem citreiz mazliet mazāk, bet, kā saka, sildamies kopā, gan ar karstiem dzērieniem, garšīgiem ēdieniem, protams, ar foršu mūziku un foršām zonām pasākumiem. Pēc kādām 3-4 minūtēm šeit uz mazās skatuvītes ledus skulptūru veidošanas parodu demonstrējumi. 2 brīnišķīgi mākslinieki vēl vienu reizi šajā festivālā tātad veidos skulptūru jūsu acu priekšā, veselas 2. Mazākā 40 minūtītes mums pēdējos visos paraugu demonstrējumos ir bijis vajadzīgs, tā kā es domāju, ka šodien arī šajos noslēdzošajos šodien paraugu demonstrējumos arī mēs nepilnās 40 minūtēs noteikti tiksim galā. Jūs redzat no manis pa labi, no kreisi jau uztaisītās skulptūras paraugu demonstrējumos, kas ir pievienojušās visam ilūzijas spēka parkam. Šeit Jelgavā atcerieties, ka šodien festivāla teritorija līdz 22:00 ir atvērta. Noteikti aiziet arī uz viesmīlības zonu Jāņa Čakstes Bulvārī. Tas ir tur Vārupītei, kur arī tirgotāji, fotoskulptūras, daudz kas cits. Un, protams, var izpārējo tad jau pēc maza mirkļa, bet mēs šeit jau pēc kādiem 3 minūtītēm sākam. Sagaidīsim, iepazīstamies ar 2 brīnišķīgiem māksliniekiem. Un tad 2 šie ledus bloki pārtaps par 2 jaunām foršām ledus skulptūrām. Точно про нас. Ja, ik had een foto op zo'n Instagram meespelen.
Viņš. С нашего колледжа. Super, 8. februārs. Tāds Zestrumiņš. Un jums ir unikāla iespēja, tomēr superīga iespēja tiešām ir tā superīga lieta, kas ir tā, ka jūs esat šeit. Jā, kā pirmās rindas arī tur tāds mazākie. Jaunā paudze, ja mums ir cerams, ka tiksimies ar jums arī kādās nākamos, varbūt festivālos, vai tam māksliniekiem šeit, jā, zina. Bet katrā ziņā, dārgie draugi, komunikā mazāk ar 4 minūtēs, divas jaunas kultūras, pievienoties ar esošo faktu, bet mums to mēs sākam, vismaz jāatpazīstās ar kultūras jauki, šīs te kultūras veidos, un pirmā šeit pienākas ir brīnišķīga neviņšana. Un tā ir Sanita Rāviņa. Sanita Rāviņa daudz godāmos starptautisku festivālu laureāti, brīnišķīgi teātris ar fantastisku pieredzi. Sanita ir vairākas reizes bijusi gan šeit Jelgavā, un arī mūsu festivālos taisījusi arī fotoskulptūras, tad viņa ir darījusi arī šeit paramdemonstrējumus, arī nevienu reizi ļoti labi zina materiālu, un katrā ziņā fantastiski darbojās ar motorsāģi. Sanita Rāviņa aplausi! Aplausi Sanita! Nu ko, un otrā pusē no manis pa vārdu no jums ir kreisi tāds brīnišķīgs kungs melnā, un tikko atgriezies tēlnieks no, tātad viņš Latvijas brīnišķīgs tēlnieks, Kristens Andersons, aplausi, un viņš tikko ir atgriezies no Milānas, no olimpiskajām spēlēm, tur augsto spēļu, tur bija kaut kāds kultūras tāds segments, sektors, un viņš arī nodarbojas tur speed carving, kas Latvijas nozīmē arī tāda ātra skulptēšana, ja, attiecīgi skulptūras veidošana, tāds skulptūras veidošanas ātrumu, un attiecīgi viņš būtībā par taisnojas šeit, Jelgavā, Latvijas skulptūra festivālā, un tagad tūlīt jūs acis priekšā arī izveidos kādu foršu skulptūru. Vai esat gatavi? Vai mākslinieki ir gatavi? Jā, nu tātad izskaitam, ja 3, 2, aiziet, sēmu. Mazākāk, es jau forši vispār iepriekšējās reizes, mazāk kā 40 minūtītes ir tātad vajadzīgas, jā, bet nu, tas ir fantastiski ātrs laiks. 40 minūtes jūs redzēsiet mākslinieki vispār. Ir viņiem tikai viens mērķis, viens uzdevums, viņi tikai nodarbojās ar skulptūras veidošanu, neskatās, ka labāk kreisi, nav kāda attēlums brīži, jo runājot par Jelgavas festivālu, nu, šogad nav noslēpums, ka laikapstākļi ir vienkārši fantastiski bijuši. Prieks, ka uz festivālu nav -29 grādi,
tā kā tas bija Jelgavā nedēļas sākumā, pirmdien, jā, jo tad likās tā, wow, nu būs tiešām augsts. Nē, bet tad tā izlīdzinājās, un man liekas, ka tagad laiks ir tiešām tā kā ziemā ir jābūt, ja? Kārtīgs februāris, beidzot ir kārtīga ziema, un arī tāpēc mākslinieki, kuri veido tagad skulptūras šeit, jūs acis priekšā, Sanita un Kristofs, un arī visi tie 20 mākslinieki no 12 valstīm, kuri sabrauc Jelgavā šajā nedēļā, un tātad veidoja gan komandas skulptūras, lielajās teltīs, gan individuālās skulptūras, tur mazajās teltīs. Visi mākslinieki, kad viņiem mēs jautājam, kas jums vislabāk šogad patīk festivālā, visi mākslinieki kā viens atbildēja, protams, ka tie ir laikapstākļi, noteikti laikapstākļi, jo tie, kas uz ledus skulptūrām šeit Jelgavā nav pirmo reizi no jums klātsošiem, noteikti zina, ka ar laikapstākļiem mums tos pēdējos gadus nav tā kā baigi labi gājis uz festivālu. +2, 0, +1, -1. Un šie nepastāvīgie laikapstākļi, protams, ka ir vislielākais drauds tam, lai mākslinieks izveidot savu skulptūru no tās idejas, ko viņš sākumā, kā saka, domājis, līdz gatavam rezultātam, kas priecētu jūs, dārgi apmeklētāji. Tā kā šogad viss ir tip-top, tāpēc mēs redzam arī komandas skulptūras, kuras mākslinieki veidoja 3,5 dienas. Tātad šajā nedēļā, iepriekšējā nedēļā, tad no pirmdienas līdz trešdienai, katru komandas skulptūru veidoja 2 mākslinieki. Un pēc tam mākslinieki devās pie individuālajām skulptūrām, kuras veidoja pusotru dienu. Tās visas, kas ir 20 mazajās teltiņās, pusotru dienu. Bet tagad jūs redzat, kā ātras skulptūras uztais 40 minūtēs. Tātad tas ir fantastiski mazs laiks. Un, protams, ka mums šeit abi mākslinieki ir profesionāli, ļoti pieredzējuši, un jums vispār nav, un man arī nav nekādu šaubu, ka jau mazākā pēc 40 minūtēm mēs šeit redzēsim 2 superīgas foršas jaunas ledus skulptūras, kuras tad arī pievienosies mūsu ilūziju spēka parkam. Šogad tēma – ilūzijas spēks, ja? Un 20 mākslinieki no 12 valstīm, iedomājieties, mums ir mākslinieki bija no Mongolijas, no Argentīnas, no Spānijas, no Vācijas, no Somijas, Latvija, Lietuva, Igaunija, Nīderlanda. Nu, kārtīgs tāds geogrāfiskais plašums. Un vakar arī bija apbalvošanas ceremonija, un tad mēs varējām uzzināt žūrijas tāda komisija, kuras tad mākslinieks ir godalgojas par laureātiem, un Mongolijas komandas skulptūra ir ieguva 1. vietu. Komandas skulptūra kategorijā savukārt individuālās skulptūra kategorijā mūsu brāļi tāds lietuvietis Taupils ieguva arī 1. vietu, jūs ar to visu apskatīties. Tā? Jā, Sanita saka, lai es mazliet paiem malā, jo viņai ir svarīgas lietas jādara zāļi, tur viss kārtībā. Nu jā, un attiecīgi tātad šie mākslinieki, tad, kad mēs izstudinām nolikumu, izstudinām festivālu ar konkrētu tēmu, atgādinu, ka šogad tā bija ilūzijas spēks, tad mākslinieki sūta savas idejas, skices, notiek skiču konkurss, organizatori izvēlās labākās skices, un tad šie mākslinieki ir uzaicināti šeit uz Jelgavu, lai tā tad strādātu jau pie konkursu darbiem. Lūk, un mums ir prieks, ka Jelgavas ledus skulptūra festivāls ir arī ierindojies tādu pasaules festivālu tiešām kalendārā, jo, varbūt jūs zināt, es ceru, ka zināt, ka ledus skulptūra festivāli notiek visā pasaulē, ne? Amerikā, Ķīnā, Japānā, Vācijā, Polijā, nu, ļoti Somijā, ļoti daudzos valstīs notiek tiešām lieli grandios festivāli, un tad būtībā mākslinieki zina, viņi jau savā kalendārā viši ir ierakstījuši, ka Jelgava ir februāra sākumā. Tāpēc mums tiešām ir prieks, un ka mēs varam darīt, ka mēs varam teikt, ka Jelgavā sabrauc pasaules, un tad vieni no pasaules labākajiem tēlniekiem. Nu, un citreiz jūs varbūt domājat, ko ledus tēlnieki dara vasarā? Nu, ar Sanita gan saka, ka ledus tēlnieki vasarā sauļojās, ja? Bet viņi parasti gan sauļojās taisot smilšu skulptūras. Un smilšu skulptūra parasti arī jau šogad jau 20. reizi tiks veidots arī Jelgavā, jo ideja par smilšu skulptūrām tā arī tapa. Jo pirmais bija ledus skulptūra festivāls Jelgavā. Ledus skulptūra festivālām 27 gadi.
un šogad. Un tad, kad Ledus skulptūra festivālā, tad telniekiem jautāja, ko jūs darat vasarā? Viņi teica, ka taisam smilšu skulptūras. Un tā arī Jālgavā sāka organizēt smilšu skulptūras un arī izveidojas visam par fantastisku tradīciju. Un tad mākslinieki būtībā cauri gadu pavar tādā lielā ceļojumā, ja, taisot visdažādākā veidu skulptūras. Parasti ļoti bieži talantīgi mākslinieki tādēļ, ka šie skatuves taisa no vairākiem materiāliem skulptūras. Un citreiz cilvēkiem ir jautājums, ar kur tad materiāls strādā, tad visgrūtāk. Ledus ļoti atšķirās no koka vai ne no metāla vai no smiltīm, par to šaubu nav. Bet tieši tehniski mākslinieki citreiz var saka, ka materiālam nav pilnīgi kāds nozīmes. Galvenais vispār sašķirtā lieta ir ideja. Ideja, viss sāks no idejas. Tas jau daudzās lietās. Ja ir ideja, pēc tam jau šis te materiāls ir tikai tāds kā izteiksmes līdzeklis šīs idejas realizācijai. Nu, lūk, un mazliet par materiāliem runājot. Tātad šis ledus, redzat, caurspīdīgs, foršs ledus. Tas noteikti nav tāds šādu ledu jūs neizāķēsiet. Tepat Lielupē vai Dīķī vai Rīksā, tik tīru un tādu priekškonkursu. Šis materiāls ir īpaši veidots jau vairākas mēnešus. Pirms festivāla, speciālā saldētavās ar šo ledu. Mums vienkārši mūsu ilgadīgi sadarbības partneri ledus neizāķēsiet saldēt. Un vairākas iedzīstājums pārtikas tādus, lai viņš būtu caurspīdīgs, lielisks, tieši vienādot festivāla vajadzību, tieši konkursu darbības, jo tādu konkursu kultūrā, individuālu kultūrā, visiem tas ir mākslēkiem, tiek dots vienāds lēns daudzos apjūts. Un tad jau attiecīgi no idejas ir atkarīgs tāda mākslēšana, veido apstrādā,
pils siltāk, un jums? Ai, tas ir jauki. Cik ārā grādu? 12? Cik? 50? Kūko ceruzīte, kūko cik tev tīk. Kūko ceruzīte man vēl neattīk. Raudi debestīņam lielā sarā. Raudi virmulādā, svaigznes vasarā. Ceļš uz mājām, putekļiem plāts un balts. Ceļš, kur rājām, ceļu ziķē, kūko ceļu ziķē, siltos vakaros. Kūko ceļu ziķē, skaļi piedešos. Kūko ceļuzīte, kūko cik tev tīk. Kūko ceļuzīte man vēl neattīk. Raudi debesīņam ceļš nosloj. Raudi veselīte, tāpēc neklāj. Jūs joprojām tā vien vairāk izgaistat, bet tas nekas, jūs vārdi kļūst augst. Vai mēs jau varam nojaust to, tā esat Kristaps. Ir kaut kāda variācija kaut kāds, ko aiz Kristaps. Kristaps nav vispār nav idejas cilvēkiem, viņi nesaprot, kas tur būs beigās. Super, ko mēs redzēsim, tas ir ļoti labi. Jo ļoti bieži arī, citreiz arī paši mākslinieki nesaprot. Nezinu, īsti, ko mēs uztaisīs, jo, kā jau teicu, tad, kad ir slikti laiki sāk, un lētas kultūrām slikti laiki sāk, nozīmē to, kad ir silts ārā, tad ļoti nāks improvizēt bieži. Un tad kaut kad ir bijis tā, ka teiksim tā un tas pāriņš vienkārši nu, tad jādomā, kaut kā cita putam vairs nav spārniņš, bet tas ir koks jau paliek pa koku ar vienu zāru uz otru pusi un tā tālāk. Tā kā tā ir vēl viena tāda neparedzamības tāda lieta, kas nāk līdzi ledus kultūru pasaulē. Un es ceru, ka tie visi ir jaunā paudze, kas parasti pirmajā rindā skatoties uz telniekiem. Un arī tā padomāju, kas man forši varētu tā visu gadu ceļot apkārt pa pasauli, darīt to, kas patīk. Tā saka, laimēt vēl arī balvas par to un, protams, satikt jaunas cilvēkus, iepazīt visā plašajā pasaulē. Tas gan būtu tāds foršs darbiņš. Nu, lūk, tad ziniet, ka tas ir iespējams, vajag tikai kārtīgi vajag vēlēties to un, protams, trenēties, jo paši mākslinieki saka, ka vislabākā skola ir šī te pieredzes dzīves skola, un tāpēc varbūt vecāki, jūs varat jau sākt šokar vai rītdien aiziet uz dīķīt vai upi, izzāģēt kādu ledus gabaliņu un dot mazajiem, lai jau sāk veidot savas ledus kultūras. Daudz izmisuši acu skatu no vecākiem tagad skatās manīm. Viss kārtībā, tas lai ir jūsu ziņā, bet es tikai dod tāds hints, jā, dod padomi. Nu ko, vēl viena lieta, protams, ir tāda, ka es mazliet pats jau pārvēršos par sniega vīru, ledus vīru, un man jāpaskatās tev no šajienes, vai jūs jau nojaušat, ko
Kas tur sanitāri veidojās? Ir kaut kāds? Kas tad? Tu teici zaķis? Zaķīts? Čūska? Jā, tiešām pēc čūskas izskatās. Labi, es dzirdēju jau pirmo reizi, es jau tikai pārbaudīju. Cilvēks, jā? Cilvēks, ok. Nu skatāmies. Protams, ka jau tuvojoties paraugu demonstrējumu, tā kā saka tādam, nu kā saka, uz otro pusīt, kad iet jau uz noslēgumu, tad jau, protams, ka parādās tāda silueti un parādās, vai skulptūra būs tāda uzreiz atpazīstama reāla, vai skulptūra būs tāda konceptuālāka, ar simbolisko, ar tādu ilūzijas nozīmi. Nu, to jau mēs redzēsim. Bet mēs arī redzam, ka Kristaps, tu šito jau pievienoji? Tas ir pielīmēts, jā? Tas ir pielīmēts, redziet, Kristaps jau ir izmantojis tātad, nu kā saka, labvēlīgos laimstākus un parādīs jums, kā tad tiek pielīmēta arī skulptūras daļa. Nu un tur nekāda speciālā PVA līme, vai kaut gudrā līme nav vajadzīga, tur vienkārši mēs paņemam ūdeni, vai tīru ūdeni, vai sajaucam ar sniedziņu, izveidojam tādu masu pielīmējumu, vai kā Kristaps viņam ir tāda forša panniņa, tāda pannīte, un viņš to pannīti jau sakarsējis ir tādu plāksni, un ar šo plāksni sakarsējot kopā sakarsējot būtībā, jā, divus ledus gabalus, tad arī viņus salipina kopā. Nu, lūk, jā. Man tad, nu kā, viens jautājums zālē. Vai jums ir augstī? Vai jums patīk ziema? Jā! Vai jums patīk šķūrēt sniegu no rītiem? Kurš teica jā? Rītā lūdzu, pie manis pagalmā. Varēs, jā, varēs? Vai jums patīk sildīt mašīnu? Vai jums patīk sildīt riteni no rīta? Vai jums patīk sniegrīns? Vai jums patīk ledus skulptūras? Tas bija skaidrs, jā, super. Man vajag, iepriekšējos paraugu demonstrējumos man bija tāda palīdzība no zāles, un viens mazais teica, ka man jāapsaka. Vai jums patīk 100 miljonus triljonus eiro? Dara, ok, super, tas visās zināšu, ļoti labi. Labi, nu ko, nu mēs kāds no tam laikiem, mēs tam pāri pusē, 23 minūtes ir pagājušas, nu skatīsimies. Nu varbūt tad uzstādīsim tādu rekordīgu, ja vēl 10 minūtīs, un paveiksim, jo 10 minūtīs. Vai varbūt, vai arī pēdējā minūte, ko pats jau viņš to 10, 9, 8, es meicu 40 minūtes, labi, tad mums jāņem. Es saku vēl, kāds patīks vārds, viņš to es saīstināšu vēl, varētu būt 10 minūtīs vēl. Dosiet mākslīgi, man liekas prieks skatīt. Vai jums ir prieks skatīt?
aktīvi šeit Jālgavā, Vassalā. Pārtis Teomnieki taisīja brīnišķīgas skulptūras par tēmu ilūzijas spēks. Nu, tā kā, protams, vienmēr ir ļoti tas izaicinājums, izdomāt, kādu jaunu tēmu. Un redzēs, kas tad, ko tad, kas saka, mums nesīs ledus arī nākamgad. Bet, ja kurā gadījumā šogad ilūzijas spēks ir mūsu pārņēmis, visu Jālgavu, mums ir vēl visu redzat. Jūs tur kā paskaties apkārt, varat višķīt aprēt, no gaismām, lāzeriem un visu. Tā kā, mēs jūtamies kā tādā foršā ilūzijas pasaulē. Ko? Pēdējā minūte aiziet, dārgie draugi, pēdējā minūte šeit Sanita Rāviņa, Kristaps Andersons. Pēdējā minūtī, esat gatavi atcerieties, kā mēs runājam, ja? 10, jā. Bet skaitīsim no 20,000, jā, skaitīsim, jā? 19,999. 19,990. Nē, mēs tā nesunājām. Sorry, tas bija citāds. Nē, mēs runājām no 10, viss kārtībā. Jā. Nu ko, 30 sekundes, dārgie draugi. Kristaps vēl apdedzina lai savu skulptūru, jo, lai būtu caurspīdīgi, lai būtu smuki, tad citreiz liekas, ka ledus ar uguni neiet kopā, bet, ledus skulptūru ilūzijas spēku pasaulē viss ir iespējams. Nu ko, 20 sekundes palikušas. 24 sekundes palikušas. Sanita vienreiz atkal ar aci. Ja viņam uz mani tā paskatās, man viss skaidrs, man ir jāizpild komandu. Tātad, labi, 30 sekundes un skaitīsim ļoti lēni, ja? Skaitīsim ļoti lēni, lai visu var paspēt. Un tad ar aplausiem varēsim arī sagaidīt divas jaunas ledus skulptūras ilūzijas spēku pasaulē, kas arī pievienosies jau esošajā, ok? Tātad, nu ko, 20 sekundes, jā? 20 sekundes. Ļoti labi. Vai joprojām šeit ir atbalstītāji? Nu ko? Nu tād. 10, 9, 8, 7. Jums baigi labi sanāk, mēs tā kā mēģinājuši būt. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ziemā! Ar aplausiem, hei! Ar aplausiem, dārgie draugi! Ar aplausiem! Kristaps Andersons, Sanita Rāviņa! Ledus skulptūru veidošanas paraugu demonstrējumi! Ar visu 27. Ledus skulptūru festivāla dzimšanas dienas sveci katrā skulptūrā. Sanita, lai jau tur deg, nu tad ir, aizgāja. Ar aplausiem Sanita Rāviņa un Kristaps Andersons. Nu ko, tagad, dārgie draugi, panāciet višķī šur Sanitā, divos vārdos, skaisti, pasniet, tur kaut kas tur ir seja, kaut kas tur ir seja, tad ko mēs tur redzam, ko tu mums uztaisīji? Ziema nav iedomājama bez ledus karalienes, un tad šī simboliski ir ledus karaliene ar karstu sirdi. Viena ledus karaliene man ir blakus, tā un skaista. Un otra skaista ledus karaliene ir ar to sirdi, karsto sirdi, labu, augstas rokas, karstas sirds. Ar aplausiem Sanita Rāviņa. Brīnišķīgi, fantastiski, paldies. Nu ko, un otra skulptūra šeit, Kristaps Andersons. Kristaps, nāc divus vārdus par tavu fantastisko iluzacionāro mākslas darbu. Jā, sveiki, es centos radīt tādu tā kā polāro zvaigzni, kas ved uz mājām, tā kā šis ir pēdējais vakars šodien festivāla gaitā, tad šī zvaigzne visus veiksmīgi aizvedīs mājās. Tā.
Nu skaisti, tas ir pelnījis aplausus, vai ne? Aplausus Kristaps Andersons un Polāra zvaigzne, kas ved uz mājām. Paldies abiem vēlreiz super, abiem telniekiem. Sani Trāviņā, Kristaps Andersons. Dārgie draugi, divas jaunas skulptūras ilūzijas spēkā, bet uz mājām mums galīgi vēl nav jāiet. Uz mājām mēs iesim pēc 10:00 vakarā, jo tagad mēs dodamies arī uz Brīvdabas koncertzāli Mītava, jo tur jau 8:00 grupa Tautumeitas noslēgs arī, kā saka, skatos programmu. Tagad, dārgie draugi, sasildamies, ejam un vēl, jā, atrast to mantu birojus. Un kā? Atrast to mantu birojus. Ir kartiņa Keilija Kuzņecova. Keilija Kuzņecova. Ceru, ka tu man dzirdi, tu esi pazaudējis bankas kartiņu. Keilija Kuzņecova. Ar visu bildīti. Keilija Kuzņecova. Bankas kartiņa ir pie manis. Nu, būs pie, varbūt, es nezinu, es gaļāk, ka pašvaldības policijai nodošu. Un tad atradīsim Keilija Kuzņecova. Nezaudējam mantas, skatāmies, lai jūsu mobilie tālruņi un viss ir ar jums. Tagad, un, protams, arī bankas